Es piedāvātu iesākt vispār pilnīgi nesaistītu tematu. Mums bija vakar tāda saruna interesanta par, bet kaut kādā ziņā saistīta. Mums bija saruna ar draugiem par robežām, par valodas robežām. Es domāju, mēs droši vien drusku arī runāsim par robežām, kā pietuvoties, kā viņas pārlaust. Un tā diskusija bija par to, izrādās, ka Norvēģijā šobrīd esot milzīgi tāda politiskas diskursi par to, ka viņi grib atteikties no tu jūsu formu lietošanas. Skandināvijā tas vispār ir kaut kas aktuāls. Ar to pamatojumu, ka, lai cilvēki būtu vienlīdzīgāki, līdzīgāki, viss būtu labāk, vajag atteikties no jūsu, un viņi piedāvā visiem pāriet uz tu. Un, es domāju, tas kaut kas tas, par ko mēs varētu vienoties. Kā mēs darām šajā sarunā? Vairāk kā skandināviski vai vairāk savukārt kā vāciski, kur ir kategoriski atteikušies pāriet no jūs un saglabāt to formu. Jo mūsu sarunai būs svarīgi arī vācu kultūras ietekme. Es teiktu, skandināvu droši vien labāk. Mēs jau mazliet to salauzu, man liekas, pirms tam. Okay. Ir kaut kādā ziņā tas būs par pretstatiem arī Skandināvija, Vācija. Kaut kādā ziņā tie pretstati mēs esam divi pieauguši cilvēki, bet mēs runāsim par pasaku. Kaut kādā ziņā tāds pretstats. Mēs runāsim par teātri, bet mēs esam viesnīcā, konvencētā. Tas ir pretmets. Es pārstāvu psihoterapiju, kas ir kaut kādā ziņā māksla vienam pret vienu, un tu pārstāvu teātri, kas droši vien ir tāda māksla uzrunāt daudzus viens izrādes laikā. Bet es iesākšu pavisam tādu banālu jautājumu un metaforu. Es zinu, ka reizēm salīdzina cilvēki to darba radīšanu vai izrādes nodošanu, vai ko šis izklausīsies banāli, dzemdību sāpēm, vai ko tāda pieredze, kas ir līdzīga radīšanai. Un tā, kā tev ir sajūta? Mēs esam nedēļu pēc pirmizrādes, Pelnašķiet ir palaista. Tautās, kāda vispār iekšējie stāvokļu procesi? Es par tām dzemdībām tas tiešām ir daudz lietots vārds, bet man laikam neliekas, ka tas ir tik kaut kā tā poētiski kaut kādā ziņā, jo tas tomēr ir diezgan smags darbs, kuram tas gala rezultāts vai produkts, viņš var būt aizkustinošs un skaists, bet tajā pašā laikā dažreiz viņš var būt nomācoši un no tevis tik daudz paņēmis, ka tu vairs nespēji tālāk ekstēt, kas, protams, gan jau arī ir kaut kādā ziņā pielīdzināms ar dzemdībām, bet es teiktu, jā, ka tā pasaule, kas uz tās skatuves pagājušā nedēļa piedzīvo to pirmuzrādi, viņa bija diezgan liela un pat tādā skaitliskā ziņā un īsā laikā tapusi, tāpēc tas spēks diezgan daudz ir mani atstājis. Tādā punktā tad es arī esmu šobrīd, jā. Okay. Man vienkārši interesē, kopumā tā sajūta ir tāda, ka Dievs nekad dzīvē vairs to negribētu redzēt un darīt, un tas ir aiz muguras, vai ir tāda sajūta, ka nav spēka, viņš ir paņēmis, bet gribētos vēl tur uzkavēties kaut ko tur. Nē, šoreiz ir tā, ka es teikšu tā godīgi, ka katru reizi, katrā iestudējumā ir tas posms, kurā tu uzdod šo jautājumu, ak, Dievs, kāpēc es šo daru? Nekad mūžā es to vairs nedarīšu, cik muļķīgas izvēles es dzīvē izdaru, bet, protams, ka tas gandarījums jau tajā pirmizrādē viņš ir. Protams, no reizes uz reizi ir tā, ka varbūt kaut kas neizdodas tā, kā gribās, vai tā skatītāju reakcija nav tāda, bet nē, tā sajūta noteikti nav tāda. Ir tāda sajūta, ka kaut kas labs ir izdarīts, un skaidrs, ka tas varbūt nebūt katrai gaumei, bet tam kaut kādiem tiem apļiem vai priekškambariem ir iziet cauri. Tas ir pilnīgi vienmēr sākot no tā, ak, Dievs, kā es mīlu to, ko es daru, cik tas ir forši, un es esmu pieaudzis cilvēks, man par šo maksā naudu, kamēr citi sēž birojā, līdz tam, ka nekad dzīvē vairs, ko es esmu izdarījusi ar savu dzīvi. Un kāpēc tu to dari? Tas ir ļoti labs jautājums. Galvenokārt, laikam, tāpēc, ka man patīk radīt kaut kādu neeksistējošu pasauli. Man ļoti suģestē tā doma, ka kaut kāds konkrēts cilvēku skaits sapulcēs vienā telpā un izslēdz gaismas, un visi kopā klusējot sēž un uz kaut ko skatās, uz kaut kādu citu pasauli, kas arī varbūt ir kaut kāds tāds eskepisms no realitātes. Tas ir interesanti, ka ienes to pasauli radīšanas tēmu. Pagājušā sezonā bija Krimovam izrāde
Pīters Pens, jā. Tur es pirmo reizi kaut kā tā ieraudzīju to aspektu, ka tas ir par pasauli radīšanu tik ļoti smadzīgā veidā. Bet tu radīji pasaku, kas jau ir pasaka, jau ir it kā radīta fantāzija pasauli, un tu viņu pārradīji vēl. Es pat nezinu, kā ir korekti par to izrādi, jo no vienas puses tā tiek pasniegta kā izrādi, kas nav tieši Pelnrašķīte, kas Pelnrašķīte stāsts, tā ir atsevišķi rakstīta luga, bet reizē tā ir. Kā tu par to runā? Kā mēs par to runājam? Tā ir parafrāze, tas ir pārstāsts, modernizējums, kas tas īsti ir? Es laikam par to mēdzu runāt, kaut kā, tas nekur tā nav minēts, bet ka tas ir pēc tās oriģinālās pasakas motīviem. Skaidrs, ka jebkura teiksim, organizācija, kas ir kaut kāds autortiesību glabātājs, kas citādāk vērtē to, ko nozīmē pēc motīviem. Bet es teiktu, jā, ka tas ir pēc motīviem oriģinālo pasaku, jo viņas ir dažādas jau vēsturiski, kā mēs zinām. Bet es tik un tā strādājot pie tā skatījos kā uz jaunu nevar teikt produktu, bet jaunu stāstu mazliet. Skaidrs, ka tur ir tās iezīmes no kaut kādiem tiem oriģināliem pasaku variācijām, variantiem, bet man šķita, ka tas ir tas veids, kā to izdarīt, lai būtu tā patiešām brīvs tajā domāšanā. Klau, es te drusku tādu provokatīvu jautājumu. Tas bija tieši tas, par ko es domāju, gaidot, kad sāksies izrādi. Es domāju, kā tu minēji, Pelnrašķītes tas motīvs ir ļoti sens, no antīkajā pasaulē mums kaut kas ir, es atradu, ka arī Ķīnā ir kaut kādi līdzīgi motīvi, un, protams, tad Eiropā dažādās variācijās, un populārākie Brāļi Grimm no Francijas Perrault šis variants, un tad mūsdienās Disneja, no kur arī, protams, nevar attiekt nekādīgi. Mums tāda ir tā pasaka, paudzēm, tas viss stāstīts. Kāpēc ir nepieciešams viņu it kā pārradīt vai updatot, vai kāda bija tā motivācija paņemt it kā jaunradītu Pelnrašķīti? Tas varbūt ir mans uzskats, un varbūt, ka viņš ir maldīgs. Es to absolūti pieņemu, ja tas tā ir, un man nav problēma kaut kur tā pieņemt, ka man nav dažreiz taisnība. Bet man šķita svarīgi kaut kā pavadot laiku ar jauniem cilvēkiem, jauniešiem, pusauģiem, bērniem, piedāvāt viņiem kaut ko, kamā iekļaujas kaut kādu viņu tas šī brīža domāšanas veids pašam par sevi. Īsāk sakot, man arī ģimenē ir viena pusauga, jau jauna dāma, un skatoties, kā viņa aug un attīstās, es saprotu, ka tur vairs tas, tieši domājot par literatūru, un arī kādreiz gribot viņai iedot kādu grāmatu, uzdāvināt vai kaut kā vairs nav attiecināmas dažreiz tās lietas, kuras varbūt bija manā bērnībā. Un tas nav nekādā ziņā ar tādu negatīvu konotāciju, vairāk ar to, ka tā pasaule mainās un ir kaut kā, un viņa mainās arī foršā virzienā, domājot par, man liekas, individu šajā pasaulē un kāds es esmu un kā es jūtos. Un gribējās kaut ko tādu, no kā es arī bieži vien vairos, taisot bērnu jauniešu izrādes. Tas ļoti tāds skarbs un barbarisms, bet, ka tie jaunieši skatās un saka, boomer. Un tas ir tas, no kā es vienmēr, par ko es domāju, ne jau kaut kādā tādā veidā, lai skrietu pakaļ, un mēs gribam izlikties tādi paši kā jūs, un tādi cilvēki 30+, kas grib izlikties par jauniešiem, bet kaut kā sajust to viņu domāšanas veidu un eksistēt kopā ar to pasauli, kurā viņi šobrīd dzīvo, laikam. Un tad, man šķita, ka šī ideja par to prinča atrašanu, kā to virsvērtību, varbūt, ka nav tas, ko paņemt kā to vadmotīvu tam stāstam. Interesanti. Ja ienes to, ka kaut kas tur ir, kaut kas tajā skeletā ir pietiekami vērtīgs, lai to vispār likt uz skatuves un taisīt un rādīt, bet kaut kas ir tāds, kas ir nepieciešams apdēt, un tas saka, ka tas, ko nepieciešams apdēt, tā daļa ir par to, ka princis ir tik vērtīgs, lai viņa dēļ kaut kas notiktu. Tā es pareizi. Nē, viņš ir vērtīgs. Tas jau neizslēdz, ka otrs cilvēks ir vērtīgs, bet arī tas, ka es esmu vērtība pati par sevi. Skaidrs. Ka manu vērtību neveido otrs cilvēks, manu vērtību veidoju es pats.
Okay, tas ir ļoti interesants punkts, jo es par to, paldies, Lās. Jūs uzreiz var iztēloties, ko teikt, piemēram, kad tāda cita sabiedrības procesa vērotāja par šo un tā. Izklausās, ka mēs runājam, vai tas ir Gen Z sakarā, vai mēs bieži interpretējam mūsdienu paudzes problēmas, ka tas, ka viņi ir pārāk vērsti uz sevi, tas iekšup vērsošais skatiens, viņa narcistiskā kultūra. Mēs principā par to runājam. Mūsu kultūra kļūst ārkārtīgi narcistiska, mēs nodarbojamies paši ar sevi. Un iespējams, kaut kādā veidā spoguļojas šajā. Bet labi, parunāsim par pašu to pasaku. Man šķiet, ka tā mēs varam runāt par kultūru, bet droši vien tu to zini vislabāk strādājot ar gados jauniem cilvēkiem, kad ir tikpat daudz tur pretī, īpaši saskaroties ar kaut kādu, es nezinu, vai tā var teikt, izrādes kontekstā, bet gan jau, ka vardarbību, ka ļoti tikpat trausls ir arī tas tavs ego un pašvērtība. Un ir kaut kāds brīdis, kaut kāds vecums, kurā nav slikti, manuprāt, iedot to sajūtu, ka tu pats arī esi vērtība. Absolūti. Es par citu par to pat ļoti gribētu parunāt, jo man šķiet, ka tajā arī oriģinālajā Pelnušķītes. Manuprāt, kāpēc arī šo jautājumu uzdod? Jo, manuprāt, pasakas ir pasakas tieši tāpēc, ka viņas rāda kaut ko, kas notiek cilvēku psihē, nevis ārpusē. Viņas nestāsta notikumu, un tāpēc viņas nezaudē to aktualitāti. Jo viņas principā ir par arhetipiem, viņas ir par psihes norisēm. Un viņām ir kaut kāda milzīga funkcija, kāpēc mēs bērniem viņas pārstāstam. Un viena no Pelnušķītes funkcijām man ir šķiet tieši tas, ko tu sāki, par to, ka tas ir šis burtiski pelnos iemītais bērns. Bezspēcīgs, pazemots visādā veidā. Un viņa kaut kādā veidā atrod iespēju, kā Fēniks, bet no tiem pelniem iznākt ārā un īstenot sevi. Es ļoti interesanti, tā kā tēma pat par sevi. Parunāsim, bet pirms kādas ir tevas attiecības ar Pelnušķīti? Kad tu pirmo reizi dzirdēji to pasaku, tev ir bijusi kaut kāda saikne ar to? Tā ir bijusi no tavām bērnības mīļajām pasakām, ne pārāk? Absolūti nē, un es arī neslēpšu, ka aicinājums iestudēt Pelnušķīti nāca no teātra puses. Tā nebija mana iniciatīva, un es varu teikt godīgi, ka Pelnušķīte nebija manā top literatūras sarakstā bērnībā. Un tieši tāpēc es sapratu, ka man tajā ir jāatrod kaut kas, kas mani saista. Un arī kaut kā domājot par sevi cilvēku tajā vecumā, kas ir šīs izrādes mērķa auditorija. Un no tā arī droši vien radās tā sajūta, ka gribās ar to mazliet kaut kā pakoķetēt ap to, kaut ko padarīt, paskatīties, ko ar to oriģinālo stāstu varbūt mēs varam izdarīt. Kādas pasakas bija tavas pasakas bērnībā? Vispār es pati to neatceros, bet tā sabiedrībā ģimenē runā, ka man bija latviešu tautas pasakas, tas ķieģels ar to sarkano lielvārdu jostas maliņu, ka tas bija tas manējais. Arī ļoti daudz grimu ietekmes. Jā. Pārstāst. Ok, tu vairākas reizes pieminēji mērķa autori. Varbūt drusciņ paraksturos, man būtu interesanti dzirdēt, jo, protams, es kā... Man tā sfēra attīstības psiholoģijas sēdēs, un droši noteikti ļoti labi zinu filmu par 15 minūtēm vecāks. Jā. Es vienmēr domāju, ka tā ir attīstības psihologa tāda privilēģija sēdēt bērnu izrādē, jo reizēm, ne šīs izrādes gadījumā, bet reizēm tā interesantākā daļa notiek auditorijā, kā bērni reaģē uz izrādēm. Man šķiet, vispār bērnu izrāžu veidotājiem ir ļoti viegli, tāpēc, ka viņi uzreiz var pateikt, vai ir sanācis vai nav sanācis, tajā vai bērni runā ar izrādi pretim vai nē. Kā tu redzēji, vai kādai autorai ir tā izrāde paredzēta? Bieži vien ir tā, ka tu viņu taisi, tev liekas viens, tu viņu uztaisi un beigās ir kaut kas cits. Varbūt, ka te man šķita, ka būs bišķiņi mazākam vecumam, teiksim tā, pirmsskolas pēdējie gadi un tad pamatskolas kaut kāds sākums. Bet tagad man bišķiņi tas pabīdījies ir dziļāk tajā pamatskolā, es teiktu tā, tāpēc, ka tā mīlestības tēma un zinot pēc tā, kā mazliet papētot to, kā ar kādiem mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem veido teātri bērniem atkarībā no vecuma grupas un uztveres īpatnībām, ka tas gados mazais skatītājs, viņš vairāk viņu interesē tā vizuālā pasaule, tad vienā brīdī viņš pārslēdzās uz fantasmagoriskiem notikumiem, iedomu draugiem, un tad, kad jau tā pamatskola un jau tie
11 gadi tuvojās, tad arī tur tie mīlas un attiecību stāsti sāk veidoties. Nu, šoreiz man liekas, ka tur ir kaut kas it kā no visa pa bišķiņam. Bet skaidrs, ka es domāju, ka tālāk par 14 droši vien, ka tajā brīdī jau tas sāk palikt, tas taču bērniem, tas taču nav interesanti. Nu, izrāda arī diezgan gada laika ziņā, es domāju, tas prasa no bērna zinām sagatavotību. Un, cik tev ir vispār svarīgi tādas, vai tu domā par bērnu psiholoģijas tām īpatnībām, vai viņu uztveri, ka tā izrāda, un šis liekas ārkārtīgi interesanti, jo, piemēram, tas pieaugušiem droši vien nav tādi apsvērumi, piemēram, kā fokus, noturība. Es īstenībā, es teikšu godīgi, diezgan daudz par to domāju. Tāpēc, ka tas ir tas, ko tu teici, ka tu uzreiz to dzirdi, vai ir izdevies, vai ir neizdevies, un ir diezgan stulbi, ja tu pirmizrādē saproti, ka ja šeit mēs būtu izdarījuši ātrāk, vai te būtu izdarījuši īsāk, un te būtu kaut ko mainījuši, nu, jo tiešām ir tā, ka ja paliek garlaicīgi, to var dzirdēt zālē, tā ir tā atšķirības par to pieaugušo un bērnu izrādēm, ka tu vienkārši ļoti skaļi dzirdi to, kas notiek zālē. Un tās var būt pozitīvas lietas, nu, kā smiekli un kaut kāda komentēšana, bet tikpat labi bērni var prasīt mammai, kad mēs iesim projām vai tētim un braucam pie vecmāmiņas, man apnika, es gribu mājās vai pat sākt skraidīt pa zāli. Bet jā, kopumā es to ņemu vērā arī izvēloties to pirmkārt stāstu un otrkārt arī estētiku, kādā, teiksim, vizuālā valodā mēs runājam. Tieši ņemot vērā to, ko es minēju iepriekš, kaut kādu tādu, jo tāpat kā ir, tagad es nepateikšu, negribu nokļūdīties, tāds raksts par kino un tādu arthouse kino pētniecību, kur bija izpētīts, ka gados ļoti mazs bērns, 2-gadnieks, var labāk skatīties dažreiz uz to kaut kādu arthouse kubiku, kas tur griežās un mainās vienkārši toņi, nekā pieaugušais, kurš, tā uztvere, viņa ir tāda lieta. Un arī, cik tāds ir vizuāla māksla, tad tas ir vēl svarīgāk. Un tu īstenībā ļoti daudz foršas lietas var panākt tikai tiešām ar zinot to, vai sajūtot, cik minūtes to uzmanību cilvēks, kurā vecumā var noturēt, un tad vienkārši mainot lietas. Un patiesībā tu vari izstāstīt to stāstu daudz foršāk un labāk, nekā tu tā, manas mākslinieckās ambīcijas ir tādas, ka tagad šī aina būs 20 minūtes, un visi sēdēs un to skatīsies. Ka beigās tas rezultāts ir tāds baudāmāks visiem zālē sēdošajiem. Jā, jo bērniem jau bieži patīk visdīvainākās lietas, jāapskatās, ar ko viņi pievērš uzmanību, graboļi, figūras, reizēm galīgi ārpus narratīvu. Jā, klāt. Man kā terapeitam bieži ir interesantāk nevis tas, kas ir, bet tas, kā nav, vai tās lietas, kuras ir izlaistas. Cilvēks stāsta savu dzīves stāstu, ir ļoti interesanti, ko viņš stāsta, bet vēl interesantāk ir, kuras vietas viņš izlaiž. Es gribētu vienu lietu pavaicāt par izlaisto daļu. Respektīvi, gan Perrault, gan Grimu versijās pelnašķītas, vai kā mēs, tas centrālais stāsta atspērienu punkts ir tas, ka meitenei nomirst mammu. Un viņa ir Viņa pazaudēja savu vecāku, viņa paliek dzīvot tikai ar tēti, un tētis apņem tātad jaunu sievu, divām, kas ir lieliski. Man šķiet ārkārtīgi asprātīgs tās pusmāsas, nevis pamāsas. Un kā tur izdevās ienest iekšā it kā tādā absurdā, bet to sociālo tīklu realitāti, kaut kāds atsaucas un referents un tā. Bet, lūk, kaut kādā ziņā šajā tavā versijā tā mammas, viņa parādās, viņa kaut kur pieminš, kad Feja runā. Bet tas nav centrāls temats, jo šobrīd lūga sākas ar to, ka meitene dzīvo tādā idiliskā pasaulē ar savu tēti. Es, protams, nevarēju nedomāt par elektras kompleksu, kas ir, puikām ir Edipu komplekss, uzvarēt tēti, dabūt mammu. Freids kaut kad vēlāk tur, tas tika attīstīts arī par elektras, kas ir savukārt meitenēm, kur viņas idealizē savu tēti. Un šeit tas parādās kā tāds elektras komplekss no sāka gala, kurā ienāk cita sieviete, vai 3 citas sievietes. Tas bija tāds apzināts lēmums, vai šī mammas zaudējuma tēma sēras. Jo, starp citu, daudzi interpreti šī stāsta pelnašķītas. Viņi vērtē to kā stāstu par 2 lietām, par sērām un par skaudību. Zaudējums un skaudība. Skaudība ir ļoti daudz, un par to parunāsim.
bet sēru vairs nav. Kā tas sadzīvojās un kā varbūt nonāca līdz tam? Mums bija, tas arī nāca no dramaturģijas, ka bija jau diezgan skaidrs, ka gribās tam stāstam pielikt kaut kādu to vēl vienus papildus līmeni, kas nāca tas dabas audzēšanas, teiksim, tā ideja par to. Un jāsaka godīgi, ka no tā arī tad viss tas attiecīgi tālākais izrietēja. Kas ir šis tēva tēls, kurš pats ir dabas pētnieks, un tu kā jauns bērns, kurš dzīvo ar šādu tēvu, līdzīgi, tā kā es vienmēr aizmirstu viņu vārdu, tas amerikāņu zvēru pētnieks, ko raja sadzēla, un viņš nomira. Ka tie viņa bērni, ka tā dabas pasaule, ka viņi kaut kā ir tik suģistējoši, ka ja tu audz kopā ar šādu cilvēku, kuram ir kaut kāda lieta, kurā viņš dzīvo un ar ko viņš ir pārņemts, ka tu kaut kā uzsūc to un turpini iet to ceļu. Bet jā, un tad mums šķita, ka mums kaut kā ir jāizvēlās lietas, kuras pakārtojās zem šīs idejas, kas mūsu gadījumā bija, ka mēs gribējām to ideoloģiju par dabas aizsardzību mazliet šajā stāstā ieviest. Un tad arī, bet tajā pašā laikā, ka tā mamma varbūt kaut kādā mērā kļūst tā dabas pasaule, jo es nezinu, vai tu pamanīji, bet tur bija diezgan daudz kaut kādas lietas, kur tā daba patiesībā viņai ir tā, skaidrs, ka tas nav tādā psiholoģiskā kaut kādā sfērā vai aspektā, bet ka tā daba kļūst par kaut kādu tādu mierinātāju, ka tāpat kā tā kamene, tā krustmāte bita, ka viņa nav, kā pasakā, tāds vienkārši maģisks tēls, bet viņa kaut kādā ziņā ir tā dabas pateicība tev, tā viņas rīcība par to, ko tu esi no sevis devis un investējis tajā. Ka tur bija tā dabas klātbūtne ļoti svarīga, un varbūt, ka mēs kaut kā pieliecāmies tajā sēru un mammas zaudējuma stāsta daļā vairāk aizgājām tajā dabas pasaules virzienā un kaut kā to tajā iedzīvināt. Varbūt tieši tas kādreiz ir ļoti psiholoģiski, jo, protams, zeme, daba, tas vienmēr saistīs ar mātišķu, mātes klēpi. Un arī Grimu pasakā, kāpēc viņa tik ārkārtīgi arhetipiski šķiet, jo Grimu pasakā, tur ir ļoti interesanti niansi. Meitene, atšķirībā no Disneja un franču versijas, meitene raud uz mammas kapu un no viņas asarām izaug koks, un tajā kokā sāk dzīvot putni, un tie putni viņai visu apgādā ar kleitu, viņa apgādā ar lietām, it kā kaut kādi tādi psihes daļas no viņas, kas ir izaugušas it kā no viņas sērām. Tad ļoti interesanta tēma par to, kā cilvēks pārstrādājot savus sēras, var tajās iegūt kaut kādu spēku un izaugt. Kas man liekas vēl interesantāk, ka tie putni, kas viņai ir devuši to smago kleitu un tās lietas un kurpītes un to, un beigās finālā pasakas viņa izknābīja pusmāsām acis. Padara šo te atriebību. Un to izdara nevis patpelnušķīt, bet putni, kas no viņas asarām. Ļoti, ļoti interesanti, kad tas savijās. Tī kā zemapziņa, protams, ka to dara viņa pati. Jā. Un te ir tā tēma, ko sākumā cilvēkā ir tas spēks, bet kā tas spēks nāk no kaut kā, ar ko mēs esam saistīti. Pēc mums jau tas ir ļoti līdzīgi vienkārši tādā maigākā veidā, jo tikpat daudz arī sienāzītes mierināja pelnušķīti, tad, kad viņai tur visu ballē bija fiasko, un arī tā daba bija tā, kas palīdzēja. Tieši tāpat arī viņai pārvērsties uz to balli, vienkārši varbūt tas tik negājām varbūt tik dziļi tajā. Acis neizknābām. Tādā ziņā, ka acis mēs neizknābām. Par šito lietu, par acis izknābšanu. Šī man ir ārkārtīgi mīļa tēma, par ko man ārkārtīgi patīk domāt. Par to, tas neattiecās šodien, bet kopumā par it kā mēs mūsdienu sabiedrībā disneizējam, vai tā varētu teikt, bet ir tāda tendence sterilizēt. Jo sākotnējās bērnu pasakas bija ārkārtīgi vardarbīgas. Viņas ir asinājas ļoti. Un Grimu versijā šīs pusmās viņas nokniebja sev pirkstus kā mums tur bija tāda maza. Un tur bija mamma, pamāties skrienā, kas bija tāda forša atsauce, bet tā bija tāds, 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 tāds,
Kā tev šķiet, droši vien par to domāju, jo tur bija tā atsauce, to acīm redzam, es domāju par to lietu. Kā tu uz to skaties par vardarbību, asinīm, šīm šausmām, kuras kādreiz mēs sapratām, ka bērnu pasakās tam ir jābūt, bet te mēs esam no tā kaut kā ļoti, ļoti tā mērķiecīgi atbrīvojamies. Es laikam duāli to skatos, jo man kaut kas tajā patīk. Tīri kā māksliniekam, man liekas, ka tā ir kaut kāda ļoti forša forma, ar ko var spēlēties. Bet, manuprāt, ja to dara bērniem, tad kaut kā ļoti pareizi jāiedod spēles noteikumi, lai neviens nevienā brīdī netiktu traumēts. Jo es atceros arī kaut kādas savas pieredzes, kas nav pat par vardarbību. Es atceros, ka es lasīju meitenīti ar sērkociņiem pasaku. Tā bija vienkārši kaut kāda tāda vaiprātīga trauma, ka es nespēju beigt raudāt, es negribēju to grāt. Un kad sākās ziema un es redzēju kādu trūcīgu bērnu, ka tas tiešām var būt arī traumējoši. Bet kā tāds mākslinieckās izteiksmes līdzeklis, kā tāda forma, man kaut kas tajā liekas ļoti suģistējoši. Galvenais vienmēr man šķiet bērniem iedot pareizos spēles noteikumus. Ja viņi to saprot, ja viņi saprastu, ka tas nav pa īstam, es domāju, ka ir kaut kāds ceļš, kā to iziet. Bet tad es gribētu arī, lai man blakus ir kāds speciālists, kurš varētu pateikt, ka šitas solis ir pa daudz. Jo arī man ir izrāda Brūnais sieras bērniem, kas ir slavenā grāmata, komiks, kas ir super topā bērniem. Arī pieaugušiem liekas, ak, Dievs, tur ir dibeni, viss ir tikai par dibenu nospiedumiem, purkšķiem, viss kaut kas, bet tiem bērniem tas strādā super labi, un tas nav stāsts par kaut kādu trivializēšanu vai stāsta padarīšanu, kaut kādu seklu vai kaut kā tā. Tas ir vienkārši par to kaut kādā mērā tādu robežu pārbaudīšanu un par tādu brīvību. Un nevienā brīdī tas nenozīmē, ka tur ir kaut kādas problēmas kaut kādā tādā pedagoģiskajā domā, vai mēs bērniem mācam būt kaut kādiem sekliem un tikai runāt par dibeniem un uzsēšanos ar pliku dibenu uz lietām vai par kaut kādu seksualizāciju. Absolūti nē. Man liekas, vienkārši tas atrast pareizo formu un iedot skaidrus spēles noteikumus. Tur ir kaut kas ironisks ļoti, jo tad, kad es atkal par Zigmundu Freidu, tad, kad Zigmunds Freids sāk runāt par šo, ka bērniem noteiktā vecumā, tur 2, 3, 4, 5 gados, šīs tēmas kļūst ļoti aktuāls. Viņiem ir dibena fāze, es to nosaucu anālā fāze. Kāpēc? Tāpēc, ka dibens kļūst centrāls. Un tas šķiet ārkārtīgi šokējoši sabiedrībai, un kā tas var būt. Bet mēs to redzam, ir šajā vecumā bērni, un viņi ir šajā dibena fāzē, viņiem būs absolūti asprātīgi viss. Un es domāju, Holivuda to kaut kādā ziņā noķēra ar saviem pirmdienu jokiem, izveidojot veselu žanru, bet es strādā uz noteiktu. Es domāju, tāpat ir ar vardarbību, jo bērnu psihi ir ļoti vardarbīgi. Tajā ir ļoti daudz šausmu, baiļu, viss kaut kas. Un tas, ko tu mini, tas robežs pasaka ir tas rāmis, kur bērns saprot, un ir labi, ka viņa psihe var projektēties uz ārpus, un tās asinis var būt tur, kur viņas var pēc tam pārstrādāt, jo pasakas jau parasti kāds stāsta. Bērns dzird pasakas no mammas, piemēram. Un tad, tur ir asins, un tas, bet man blakām ir mamma, viņš ar mammu var pārdzīvot tās. Nekā tad, ja viņš dzīvo viens pats, un viņam viss tās šausmas ir galvā. Bet es varu teikt arī kaut kā no bērnības atmiņām, ka man vairāk, tas nav traumējoši, bet kaut kādu lielāku iespēju atstāja varbūt nevis tā vardarbība, bet kaut kāds tas pārdzīvojums. Es atceros arī bezgalīgajā stāstā, ka tas lielais, tas zirdziņš tajā purvā nogrima. Kaut kādas tādas bērnības pieredzes, kas ir tieši tādas aizkustinoši emocionālas, kuras ar tevi izdara kaut kādas lietas. Un tas, ka tur griež pirkstus un kaut kā, es vienmēr arī biju tāds bērns, kurš smējās par to, kā tante nokrīt uz ielas un mamma man rauj prom un spieda muti, ka tā nedrīkst. Respektīvi, tas ir arī, ko es ar to gribu teikt, ka tas ir stāsts par to arī, kāda ir kura personība, temperaments droši vien. Un, jo vienu varbūt kaut kā dziļi sāpina to, ka zirdziņš noslīkst purvā kaut kādā grāmatā, bet citu tas vispār neskar, bet kāds šķērēm griež pirkstus, tas ir super traumējoši. Tas ļoti interesanti, ka tos piemērs arī, ko piemēram, arī bezgalīgais stāsts, tā nav gluži pasaka klasiskā izpratnē, tas ir emocionāls stāsts, un pasakas kā reiz viņām bieži nav šī emocionālā slāņa, šķiet, ka tur viss ir ļoti brutāli vienkāršoti, kā fabulas. Tur tas notiek, tam nocēr, tas apracās un viss. Dažas soļus atpakaļ mēs sākām runāt par lietām, kuru nav. Tu arī pieminēji to tēti tēlu. Es nedaudz pie tā gribētu atgriezties, jo man šķiet, ka arī tajā ir kaut kas, kas ordinālajās stāstos ir, un šajā izrādē
tā nav, ir pats tēls, bet nav kaut kāda viņa daļa. Es atsaukšos, mums te Latvijā, starp citu, arī ir tradīcija interpretēt pasakas psihoterapeitiem. Ir šitāda vesela grāmata Ceļā ar pasaku. Psihoterapeiti interpretē pasakas. Un te nav par pelnrašķīti, bet te ir stāsts par vienu citu brāļu Grimu pasaku. Un viena terapeita raksta par negatīvo tēvu kompleksu, kas parādās Grimu pasakās ar to ideju, ka tur parādās vīrietis, kurš ir tēvs, viņš pārstāv tādu negatīvu lietu, respektīvi, kā orģinālajā pelnrašķītē, kas notiek, viņš aprec to pamatu, un tad viņš it kā ieņem viņas pozīciju, viņš tā kā neaizstāv savu meitu. Un tā ideja, ka šeit tiek aprakstīta, ka tas svarīgi meitenēm izdzīvot to situāciju, kurā šis te vīrietis, tāpēc, ka sabiedrībā, diemžēl, var būt negatīvi vīrieši, gan negatīvi tēvi, negatīvi vīri, kā pārdzīvot to un saprast. Tavā versijā teicis ir, principā viņš ir drusku naivs, tāds latviešu vīrietis, tāds drusku pa gaisu, kaut ko tur neredz lietas, bet principā viņš ir baigi pozitīvs. Un tās negācijas sanāk tāpēc, ka viņam vienkārši darbs, viņš neredzēja, tur bija prom, bet, kad viņš atbrauc, viņš uzreiz tā kā iestājās pelnrašķītes pusē. Gribējās parādīt foršu tēti tādu, kurš ir ļoti pozitīvs, vai negribējās iet tajā negatīvajā aspektā, kurā teica, vai tuvākais cilvēks var patiesībā tev nepamanīt, būt vardarbīgs pret tevi kaut kādā ziņā. Laikam kaut kādā ziņā apzināta izvēle, jo skaidrs, ka ir kaut kāds skatuves laiks un chronometrāža un lapas pušu skaits, ko tu vari izdarīt. Un tā tēma, par ko tu runā šobrīd, viņa patiesībā ir ļoti milzīga lieta. Un tā, man liekas, ir tāda lieta, tīpaši par vardarbīgiem vecākiem. Tā ir tāda lieta, ko nevar tā, it īpaši par tēviem un it īpaši Latvijā un mūsu tādā, teiksim, tā postpadomju kontekstā. Man liekas, ka tā ir lieta, kuru nevar tā mazliet viņu kaut kā iezīmēt. Un tagad pārliksim uz to, kā pelnrašķīte ķirbī aizbrauc uz pili. Kaut kā, laikam, tajā manā pasaulē, laikam, šķita, ka tā ir tāda diezgan liela tēma, lai viņu paņemtu un tā pāris ainiņās viņai pieskartos, un tad tomēr satiekam princi, pazaudējam kurpīti, un, restīvi, laikam, šķita, ka tas gan laiks, gan vieta varbūt ir mazliet, ka tas jāatstāja kādai citai izrādēji šīs tēmas risināšanu un kur vēl bērniem. Jā, skaidrs, ka tā ir arī bērniem ļoti svarīga un tāda aktuāla un sāpīga tēma, bet ja bija jāizdara kaut kādas izvēles, tad šī likās tāda izvēle, kuru nevar tā viņai mazliet pieķerties un tad viņu kaut kur atstāt, jo bieži vien tādā teātra izrāžu kontekstā bērni viņi tos secinājumus izdara kaut kā savādāk nekā pieaugušie. Redz, tu aizēji, tu spēj tā analizēt un investēties tajā, ko tu redzi, bet tas gados jaunais cilvēks, viņš bieži vien kaut kā var arī pieņemt tas, ko dažreiz pārmet vecāki, ne pārmet, bet ka bērni atkārto lietas, ko viņi redz uz skatuves. Jo viņi kaut kā tas tiek tev piedāvāts, un es tā viņu arī tātad, ja tā te dara, tad tā tas ir un tā var darīt. Un ļoti daudz ir dzirdēts, tie stāsti, kur tie vecāki tā, labi, bet mans bērns tagad mājās dara šo. Es esmu dzirdējis tikai tādā pozitīvā kontekstā pārsvarā, bet viņi ļoti tās lietas uzsūdz, un ja tās analizēšanas spējas kaut kādā vecumā varbūt nav tik lielas, tad man šķiet svarīgi tad to stāstu kaut kā līdz galam izstāstīt un izskaidrot, teiksim tā. Absolūti, tāpēc arī ļoti forši un svarīgi dzirdēt, ka tu pievērsi tādu uzmanību un domā par to tādā aspektā. Es arī domāju, tā ir milzīga atbildība, ko bērniem stāstīt. Un tieši tāpēc jau, man liekas, pasakas ir tāds drošā likme, ka mēs varam stāstīt viens un tos pašus stāstus, kas ir pārbaudīti jau iepriekšējās paudzēs, un viņi kaut ko, viņām ir pedagoģiska vērtība, protams, mēs bērns ko mācām. Es ar citu, tu esi par to domājis, kas ir tā pamācība īsāk, ko gribētos, lai no tavas, ko tie bērni lēzējot mājās no tavas pelnrašķītes, ko lai viņi mājās atkārto? Zin kā, man parasti nepatīk tā runāt par kaut kādām mākslas lietām, ko es, izrādēm, ko es veidoju, bet es noteikti priecātos, jā, kad, ja kaut kā tas jaunais cilvēks, gan meitenes, gan arī puiši, starp citu, justos kaut kā saprastu, ka viņi arī kaut kādā ziņā ir vērtība un ka viņi var, tā kā tu teici, kā no pelniem celties
kaut kādās dzīves situācijās, kur liekas, ka tas, kas tev ir apkārt, tevi spiež aizvien dziļāk un dziļāk zemē. Pelnušķīte, tas pats vārds viņai ir no tā, ka viņa rušinājās pelnos, visādiem iemeslu dēļ. Izrādēts apspēlēts citādāk, viņa arī ir kā cits vārds iedots, bet droši vien tā ideja ir palikusi, pelni ir kaut kas par mūsu atmiņām, ir kaut kas par pagātni, kaut kas, ko mēs cenšamies sadedzināt, aizmirst, bet viņi kā sēž tajos pelnos un nemitīgi rušinās, un it kā nevar no tā iziet, it kā tā pagātne viņā tur. Un reizē droši vien mēs varam iztēloties, ka tur ir dažādas atmiņas, kuras viņu uzrušina tā. Tev taisot šo izrādi un domājot par šīm lietām un tā. Ir kaut kas atnācis, kaut kas citādāks, kāds ir... Kaut kādi pelni. Jā, vai kaut kādas lietas, kuras vienkārši šobrīd šķiet citādāk. Nekā varbūt, vai tu ieejot un izejot caur šai pelnu un iznākot otrā pusē, vai kaut kas ir pamainījies tevī? Gan jau, ka ir, bet man ļoti patīk, kaut kā runājot, bija tas Latvijas televīzijas sižets, kur tika intervēti 2 bērni. Skaidrs, ka viņus intervē televīzija, viņi saka to, kas ir jāsaka. Bet viņi kaut kā ļoti forši teica tieši par to dabas aizsardzību. Un man tā tiešām ir ļoti, ļoti svarīga kaut kāda tēma un sāpīga, jo, ja es tā mazliet aizejot prom no tā jautājuma, varbūt, ko tu uzdevi, kā vispār radās mums tā doma par to dabas aizsardzību, jo skaidrs, ka tur ir tā princešu lieta. Un tā, tas ir mans uzskats, kā jūs teicu, man mazliet mulsina sabiedrībā pieaugušas sievietes, kas ir princeses. Gan uzvedībā, gan vizuāli man šķiet, ka tur kaut kas nav, nezinu, bērnība, ka tur ir kaut kāda lieta. Un tāpēc es ļoti domāju par to, kādu radīt šo jaunās meitenes tēlu. Kas man liktos tāds foršs, īsts un kaut kāds tāds, kam es uzticos, kas man liekas, jā, tā ir forša meitene. Es gribu, ka tādas meitenes ir foršas, un es gribētu, lai tādas ir vairāk, un ka viņas jūtās par sevi labi. Un tad mēs kaut kā sākām domāt par to savu bērnības tēlu, un kas ir, kur tu esi jūties kā princese. Un tad es atradu vecās bildēs, man vecais tēvs bija fotogrāfs, tādu veselu fotogrāfiju sēriju, kur mēs esam bērnībā pļavā. Un tur ir kaut kāds tas putekšņu plīvurs, tur lido tie taureņi, un tad ir tāda bilde, kur sēž opim uz pleciem bez krekla ar tādu smilgu zobos, un kaut kā tur viss tāds ap jāņiem ir kaut kāda tā. Un tad man likās, tā ir tā sajūta, ka es esmu kaut kā princese, ka tu pirmkārt esi mīlēts, kas ir numur 1, un otrs ir tas, ka tev nevajag visu to kaut kādu uzpūsto šiku, bet ka tā ārprātīgi skaistā kaut kāda tā dabas pasaule, kas tev ir apkārt, un tur tiešām lido tie taureņi un tās puķis, kas ir īstas, nevis mākslīgas. Un jā, un tu, protams, pretī tev ir tie fakti par to, ka tu saproti par to dabisko pļavu izzušanu, kas tiešām ir ārprātīgi, tā statistika. Un tad, atgriežoties pie tā temata, pie tā jautājuma, ko tu teici, un tad, kad tie bērni, viņi kaut kā pēc tās izrādes kaut kā reflektē par to, ka tās rūpes par to dabu ir svarīgas, un ka viņi to dzird un sadzird, un man bieži vien liekas, ka bērni pat to arī kaut kādās sarunās ar kaut kādiem draugiem es dzirdējuši, ka tie bērni vairāk domā un rūpēs par to dabas aizsardzību, tāpēc, ka viņiem skolā tas ir mācību programmā. Ka viņi atnāk mājās, kā mēs skolā šķirojam atkritumus, un kāpēc mums ir viens konteiners. Un tā ir lieta, kas man liekas, par ko es tā nocienīju gan tos bērnus, gan kaut kā visu to rezultātu, ka tam ir kaut kāds tā pievienotā vērtība. Jo, tas kaut kā sasaucās ar to bērnības sajūtu, un ka tu kaut kā to saiti pārnes tiem bērniem, kas ir šodien, kas varbūt dzīvo mazliet citā pasaulē, nekā pirms 30 gadiem, kas man likās, es jutos labi par tām viņa atbildēm un par to viņu refleksiju. Tad arī tāda ļoti skaista atmiņa. Tu, kad par viņu stāstīju uzreiz, manā prātā tā izrādes, tas koncepts viss iegūst tādu ļoti siltu sajūtu. Protams, arī interesanti par tām pieaugušajām sievietēm, princesēm. Es reiz arī iedomājos atpakaļ uz sarunas sākumu. Prinčs arī, Peter Pan sindroms, mūžīgais princes. Ļoti interesants tēmas.
tur tāda vieta tālākiem. Ja varētu izvēlēties jebkuru citu nākamo pasaku, kuru gribētos kā tādu likumsakarīgu turpinājumu šitam. Baigi grūts jautājums. Es tiešām nevaru. Man tiešām iet grūti ar tām pasakām. Tās pasakas ir tas, kas... es nezinu, bezgalīgais stāsts man vienmēr ir uzrunājis, bet manā pasaulē, manā galvā tas ir kaut kas tik liels un skaists, ka es nezinu, kā. Jo es tagad Nacionālajā teātrī iestudēju Mēs salas vai ne salas vasarnieki, kur arī ir tā, ka tev tas viss, kas ir tevī, ir tas lielais aizbergs, un tas tu saproti, ka kā, lai uz skatuves dabūtu kaut ko vairāk par to mazo smailīti un to galiņu tam aizbergam. Jā, bet, man grūti laikam tā uzreiz pateikt, jo pasakas tas ir tas, kas nav tāds mana primārā. Varbūt arī labi, tāpēc, ka pasakas, mēs neizvēlamies paši. Pasakas vienmēr pie mums atnāk. Mamma viņas pastāsta, vai vēl kāds bērni neizvēlās paši savas labi, pasakas. Bet kas tev mīļākā pasaka ir? Zinot visu to, ko tu zini par viņām. Zini kā, man īstenībā mīļākā pasaka ir par zelta zivtiņu. Bet iemesls nav pasakas storylines, bet konteksts, kādā es viņu dzirdēju. Tā bija vienkārši pasaka, ko man tētis vienmēr lasīja priekšā, kad es biju maziņš. Un viņš zināja, man šķiet tikai to vienu pasaku. Un viņš viņu stāstīja katru dienu. Bet redz, tur ir kaut kas, ja tev ir kaut kā tā emocionālā saite ar lietām, tad viņas kaut kā pilnīgi savādākas tev strādā. Jā, jo tās pamācības, kuras pasakas man deva, kad es biju maziņš par to, ko vajag, nevajag darīt. Man vecmāma stāstīja pasaku par to pirkstu griešanu nost. Kas kaut kā, tas šobrīd vairs nav aktuāli, bet sajūtas paliek. Un arī pēc tās izrādes paliek forši sajūtas. Tā kā, jā, es domāju, uz šīs sajūtas mēs arī varētu pabeigt sarunu. Paldies tev. Paldies tev.